Labdien! Mani sauc Viktors Barviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 25. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu pa Apostoļu darbu grāmatu. Šis sprediķis izmanto sekojošos avotus vai arī daļu no tiem, īpaši Jasona Heigooda sprediķi. Šis sprediķis lielā mērā balstās uz Jasona Heigooda sprediķi ar pielāgojumiem. Pāvils tika apcietināts Jeruzālemē, tika atklāta jūdu sazvērestība novākt Pāvilu. Romiešu karaspēka komandieris nolēma sūtīt Pāvilu uz Cēzarēju, lai Pāvils varētu stāties pārvaldnieka priekšā. Pārvaldnieks Fēliks atstāja Pāvilu jaunajam pārvaldniekam Fēstam. Apostoļu darbu grāmatas 24. nodaļā no 24. līdz 27. pantam ir rakstīts: pēc dažām dienām Fēliks atnāca ar Druzilu, savu sievu, kas bija jūdiete. Viņš sūtīja pēc Pāvila un klausījās viņu par ticību uz Kristu Jēzu, kad viņš runāja par taisnību un atturību un nākamo tiesu, tad Fēliks pārbījies sacīja: tagad ej, kad man būs vaļas, es tevi pasaukšu. Bet viņš turklāt arī cerēja, ka Pāvils viņam dos naudu. Tādēļ tas bieži sūtīja pēc viņa un ar viņu runāja. Kad 2 gadi bija pagājuši, Porcijs Fēsts kļuva Fēliksa pēctecis, bet Fēliks, gribēdams jūdiem kaut ko pa prātam izdarīt, atstāja Pāvilu cietumā. Pirms mēs dodamies tālāk, ielūkosimies tekstā Jesejas grāmatas 52. nodaļā. 53. nodaļa ir slavens pravietojums par Jēzu Kristu, bet tas sākas 52. nodaļā. Jesejas grāmatas 52. nodaļā no 13. līdz 15. pantam ir rakstīts: redzi, mans kalps rīkosies gudri, viņš tiks paaugstināts un augsti godāts, kā daudzi par tevi ir izšļūkušies, jo viņa vaigs bija tik pārvērsts, ka tas nelīdzinājās cilvēkam, un viņa izskats un stāvs nepavisam līdzīgs cilvēku bērniem. Tāpat viņš radīs izbrīnu daudzās tautās, un ķēniņi apklusīs savās runās par viņu, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz, un ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Ķēniņi apklusīs savās runās par viņu, jo kas tiem nekad nebija stāstīts, to tie tagad redz, un ko tie nekad nebija dzirdējuši, tas tiem tagad kļūst skaidri saprotams. Dosimies tālāk Apostoļu darbu grāmatā. Apostoļu darbu grāmatas 25. nodaļā no 1. līdz 2. pantam ir rakstīts: uzņēmies zemes pārvaldīšanu, Fēsts pēc 3 dienām devās no Cēzarējas uz Jeruzālemi. Augstie priesteri un ievērojamākie jūdi apsūdzēja viņam Pāvilu un griezās pie viņa. Jūdi nav aizmirsuši par Pāvilu, viņi vēlas dabūt Fēstu savā pusē Pāvila lietā. Jūdu dusmas pret Pāvilu nav pazudušas. Izlūgdamies viņa labvēlību pret Pāvilu, lai viņš sūtītu to uz Jeruzālemi, jo tiem bija slepens nodoms viņu ceļā nonāvēt, tad Fēsts atbildēja, ka Pāvils atrodoties apsardzībā Cēzarejā un ka viņš pats gribot drīz doties turp. Kas no jums var? Viņš sacīja, lai nāk līdzi, un ja šim vīram ir kāds pārkāpums, lai apsūdz to. Palicis viņu vidū ne vairāk kā 8 vai 10 dienas, viņš devās atpakaļ uz
Cēzarēju un nākamajā dienā nosēdies tiesneša krēslā, pavēlēja atvest Pāvilu. Lūk, cik nozīmīga ir šī Pāvila lieta. Fēsts uzreiz sāk nodarboties ar to. No 7. līdz 8. pantam ir rakstīts, ka tas bija ieradies no Jeruzalemes, atnākušie jūdi nostājās ap viņu, celdami daudz un smagas apsūdzības, ko tie nevarēja pierādīt, bet Pāvils aizstāvējās. Es neko neesmu grēkojis ne pret jūdu bauslību, ne pret templi, ne pret ķeizaru. Pāvila apsūdzēji nespēja pierādīt savas apsūdzības. No 9. līdz 12. pantam ir rakstīts, Fēsts, gribēdams jūdiem pa prātam darīt, atbildēja Pāvilam sacīdams, vai tu gribi iet uz Jeruzalemi, lai tevi tur manā priekšā tiesā par šīm lietām? Bet Pāvils sacīja, es stāvu ķeizara tiesas priekšā, tur man pienākas tik tiesātam, jūdiem es nekādu netaisnību neesmu darījis, kā arī tu labi zini. Ja es esmu darījis netaisnību vai kaut ko, par ko būtu nāve pelnījis, tad es neliedos mirt, bet ja tam nav nekāda pamata, par ko tie mani apsūdz, tad neviens nevar mani viņiem nodot, es piesaucu ķeizaru. Tad Fēsts, sarunājies ar padomniekiem, atbildēja, tu esi piesaucis ķeizaru, pie ķeizara tev būs jāiet. Pāvils izmanto savas tiesības lūgt ķeizaram spriest viņa lietā. Tas būtu saskaņā ar to, ka Jēzus sūta Pāvilu arī pie valdniekiem. Turklāt došanās uz Jeruzalemi ir apšaubāms gājiens. Jā, kāda apsūdzība ir pret tevi kā kristietim? Nav? Tad jautājums ir tev blakus cilvēkam, kas nav kristietis. Kādēļ tu neesi kristietis? Jebkuram, kas tiek tiesāts, ir tiesības piesaukt Cēzaru, izņemot slepkavam, pirātam vai bandītam. Piesaucot Cēzaru, visa tiesa tiek pārvesta uz Romu. Lūk, evangēlija proklamēšana augstiem cilvēkiem. Taču Fēstam ir jāsūta līdzi apsūdzība, ko rakstīs Fēsts Cēzaram, kādai nevarēja izlemt Pāvila lietu Cēzarejā. Herods Lielais valdīja un nomira ap to laiku, kad Jēzus piedzima. Viņa dēls Herods Antipas nogalināja Jāni Kristītāju. Pilāts sūtīja Jēzu pie Heroda Antipasa. Heroda lielā mazdēls Herods Agripa I caur citu Heroda dēlu ir minēts Apostoļu darbu grāmatas 12. nodaļā. Viņš nogalināja apostoļa Jāņa brāļa apostuli Jēkabu. Taču Dievs šo Herodu nogalināja, jo nedeva godu Dievam. Heroda Agripas pirmais dēls Herods Agripa II ir tas, ko mēs tagad sastapsim 25. nodaļā. Viņš ir Heroda lielā mazmazdēls. Bernike ir viņa māsa, un viņai vēlāk būs attiecības ar ģenerālu Titu, kas kļūs par imperatoru pēc sava tēva. No 13. līdz 22. pantam ir rakstīts, pēc dažām dienām ķēniņš Agripa un Bernike ieradās Cēzarejā apsveikt Fēstu. Kad tie vairāk dienu tur bija pavadījuši, Fēsts ķēniņam izstāstīja Pāvila lietu, sacīdams, še ir kāds vīrs, ko Fēliks atstājis cietumā, kad es biju Jeruzalemē, augstie priesteri un jūdu vecāji viņu apsūdzēja, lūgdami, lai viņu notiesā. Tiem es atbildēju, romiešiem nav paražas kādu cilvēku izdot, pirms apsūdzētais
sūdzētājiem nav personīgi stājies pretim un nav dabūjis iespēju pret apvainojumu aizstāvēties. Kad viņi te bija sanākuši, es nevilcinājos un nākamajā dienā uz tiesneša krēsla sēdēdams pavēlēju atvest šo vīru. Sūdzētāji apstājuši viņu tomēr nepierādīja vainu nekādos pārkāpumos, kā es biju gaidījis, bet tie cēla viņam priekšā dažus jautājumus par viņu pašu reliģiju un par kādu Jēzu, kas esot nomiris un par ko Pāvils sacīs, ka viņš esot dzīvs. Tā kā es šo strīdus lietu nepazinu, es sacīju, vai viņš negribētu iet uz Jeruzālemi un tur par šīm lietām tikt tiesāts, bet, kad Pāvils prasīja, lai viņu atstāja ķēzara spriedumam, es pavēlēju viņu apsargāt, tiekāms viņu sūtīšu pie ķēzara. Agripa sacīja Fēstam, es pats arī gribētu šo cilvēku dzirdēt. Fēsts atbildēja, rīt tu viņu dzirdēsi. Fēsts 19. pantā kodolīgi izsaka lietas būtību. Pāvils sacījis, ka viņš esot dzīvs. Kad ir pēdējā reize, kad tu esi apgalvojis kādam, ka Jēzus Kristus ir dzīvs? Liecība par Jēzus augšumcelšanos pēc krusta nāves ir tas, kas padara kristieti lielāku par Jāni Kristītāju. Mateja evangēlijā 11. nodaļas 11. pants. Pāvils sevi aizstāvēs, taču sludinot Jēzu Kristu. No 23. līdz 27. pantam ir rakstīts, nākamajā dienā, kad Agripa un Bernike lielā greznībā bija ieradušies un līdz ar augstākajiem virsniekiem un pilsētas ievērojamākajiem vīriem bija iegājuši tiesas zālē, Fēsts pavēlēja Pāvilu atvest un sacīja, ķēniņ, Agripa un jūs visi, kas līdz ar mums še esat, redziet šo, pret ko uzstājies viss vairākums jūdu Jeruzālēmē un šeit, kliegdami, ka viņš nedrīkst ilgāk dzīvot, tā kā es zinu, ka viņš neko nav darījis, ar ko būtu nāve pelnījis, un ka viņš pats piesaucis ķēzaru, es nolēmu viņu sūtīt turp, bet man nav nekā noteikta, ko valdniekam par viņu rakstīt, tādēļ es viņu esmu vedis jūsu priekšā un sevišķi tavā priekšā, ķēniņ Agripa, lai man pēc nopratināšanas būtu ko rakstīt, jo man šķiet aplam esam kādu sūtīt saistītu, neminot viņa vainu. Kārtējo reizi Lūka piefiksē, ka Romas vara attaisno Pāvilu un pašu kristietību. Ja nebūtu jūdu spiediens, Pāvils būtu brīvs. 26. nodaļā no 1. līdz 5. pantam ir rakstīts, Agripa sacīja Pāvilam, tev ir atļauts aizstāvēties. Tad Pāvils izstiepa roku un teica aizstāvēšanās runu. Ķēniņ, Agripa, es sevi turu par laimīgu, ka varu šodien tavā priekšā aizstāvēties pret visu, par ko jūdi mani apsūdz, jo vairāk tādēļ, ka tu pārzini visas jūdu paražas un jautājumus, tāpēc es tevi lūdzu mani pacietīgi uzklausīt. Visi jūdi pazīst manu dzīvi no mazām dienām, kā tā no paša sākuma risinājusies manas tautas vidū un Jeruzālēmē, pazīdami mani jau sen, tā, ka tie varētu liecināt, ka es esmu dzīvojis pēc mūsu reliģijas visstingrākās sektas noteikumiem, būdams farizējs. Šis notiek apmēram
Mūsu ēras 59. gadā Pāvils ir ievērojami vecāks par Agripu, kuram droši vien bija nedaudz pāri 30 gadiem. Pāvils pārnesā nozīmē padarīs šo aulu par draudzes namu un uzkāps kancelē. Lūk, kāds paraugs mums, mūsu ikdienas situācijās. No 6. līdz 8. pantam ir rakstīts, un tagad mani tiesā par cerību, ka Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 ciltis cer iemantot, bez mitēšanās Dievam kalpodamas nakti un dienu. Par šo cerību, ķēniņ, jūdi mani apsūdz. Vai jums šķiet neticami, ka Dievs uzmodina mirušos? Ja īstais jūdaisms, kā tas redzams vecajā derībā, nevis Talmudā, ir kāpurs, tad kristietība ir tā taurenis. Īstais jūds šajā aulā ir Pāvils, nevis šie saucamie jūdi, kaut gan viņi ir vairākumā. Vēstule Galatiešiem 3. nodaļā 29. pantā Pāvils raksta, un ja jūs piederat Kristum, jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Un 6. nodaļā no 15. līdz 16. pantam, jo neapgraizīšana ir kaut kas vai neapgraizīšana, bet vienīgi jaunais radījums, miers un apžēlošana pār tiem, kas dzīvos pēc šā likuma un pār Dieva Izraēlu. Apostoļu darbu grāmatas 26. nodaļā no 9. līdz 14. pantam ir rakstīts, man pašam gan šķita, ka man vajag Nacarieša Jēzus vārdam noteikti pretoties. To es arī darīju Jeruzālemē, saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem. Es esmu daudz svēto ieslēdzis cietumā, un, kad viņus nomaitāja, man tas bija pa prātam. Pa visām sinagogām es tos daudzkārt ar sodiem esmu spiedis zaimot, pārlieku pret tiem trakojas, vajādams tos pat svešās pilsētās. Stāsi citiem, ka Jēzus ir mainījis tavu dzīvi no grēcīgas uz svētu. No 12. līdz 14. pantam ir rakstīts, iedams ar tādu nolūku uz Damasku, ar augsto priesteru atļauju un pilnvarām, es ķēniņ dienas vidū uz ceļa redzēju gaismu no debesīm, spožāku par saules gaismu, apspīdam mani un manus ceļabiedrus. Mēs visi nokritām pie zemes, un es dzirdēju balsi ebreju valodā uz mani sakām, Saul, Saul, ko tu mani vajā? Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt. No 15. līdz 18. pantam ir rakstīts, es sacīju, kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā, bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu, kā tu mani esi redzējis un kā es tev parādīšos, lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tevi sūtu, atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no Sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Lūk, ko Kristus domā par pagānismu. Pāvils būtu bijis laimīgs sludinot visu mūžu savai tautai, bet Kristus viņu sūtīja pie citautiešiem. No 19. līdz 20. pantam ir rakstīts, tāpēc, ķēniņ Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzālemē un visā Jūdu zemē,
kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Jā, mēs esam glābti no Dieva žēlstības ar ticību, bet Dievs gaida grēku nožēlas cienīgus darbus. No 21. līdz 23. pantam ir rakstīts: tādēļ jūdi templī mani sagrāba un mēģināja nonāvēt, bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es šeit stāvu kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams, kā vien to, ko pravieši un Mūzus par nākamām lietām runājuši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies, sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Kristum bija jācieš, Kristum bija augšām jāceļās no nāves. Evangēlijs ir jāsludina pagāniem. No 24. līdz 29. pantam ir rakstīts: viņam tā aizstāvoties, Fēst sacīja skaļā balsī: Pāvil, tu esi traks, lielās zināšanas tevi padara traku. Bet Pāvils sacīja: es neesmu viss traks, ļoti cienījamais Fēst, bet es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Vai tu, ķēniņ, Agripa, tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici. Bet Agripa sacīja Pāvilam: tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti. Pāvils atbildēja: lai Dievs dod, ka agri vai vēlu nevien tu, bet arī visi, kas mani šodien dzird, kļūtu tādi, kāds es esmu, tikai bez šīm važām. Pāvils dara to, ko viņš neskaitāmas reizes ir jau darījis. Viņš pastāsta, ko Kristus ir darījis viņam. Viņš pastāsta par Kristus dzīvi, kalpošanu, krusta nāvi un augšamcelšanos. Pāvils atsaucas uz vecās derības svētajiem rakstiem, lai apstiprinātu, ka tas viss ir patiesība. Pāvils aicina cilvēkam atsaukties. Pēkšņi tiesnesis kļūst par tiesāto, novērotājs par apsūdzēto. Ko Agripam darīt? Ticība vecās derības praviešiem loģiski noved pie ticības Kristum, par ko pravieši pravietoja. No 30. līdz 32. pantam ir rakstīts: tad ķēniņš un zemes pārvaldnieks un Bernīke un visi, kas pie viņiem sēdēja, piecēlās un aizgāja, runādami savā starpā: šis cilvēks neko nedara, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas, bet Agripa Fēstam sacīja: šo cilvēku varētu atbrīvot, ja viņš nebūtu piesaucis Ķēzaru. Un tā Pāvils dosies ceļā uz Romu. Fēsts domā, ka visu vada, taču Dievs ir tas, kas sūta Pāvilu uz Romu. Jēzus Kristus valda šajā procesā. Atgriezīsimies 5. nodaļā. Apustuļi ir apcietināti. Gamaliels, visā tautā cienīts bauslības mācītājs, dod padomu sinedrijam. No 38. līdz 39. pantam ir rakstīts: tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēka nodoms un darbs, tad tas iznīks, bet ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt. Pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem. Dažkārt tas, kas nav no Dieva, ir veiksmīgs, uz laiku, taču Lūka citē Gamalielu, lai uzsvērtu to, ka kristietība nav apstādināma. Sauls Pāvils bija Gamaliela māceklis.
Vai vieglāk braukt ar velosipēdu, ar vēju vai pret vēju? Ar. Līdzīgi nav labi darboties pret Dievu. Pāvils kaut gan arestā darbojas ar Dievu. Kurš īstenībā valda? Izskatās, ka Pāvils ir pilnībā atkarībā no Romas. Taču Jēzus Kristus īstenībā valda, un Pāvils ir Jēzus Kristus pusē. Pāvils nebrauc pret vēju, Pāvils brauc ar vēju. Ja Fēsts sūta Pāvilu uz Romu, tas ir tādēļ, ka Dievs vēlās Pāvilu Romā. Vai mēs saprotam, kurā virzienā pūš vējš? Neskatīsimies tikai uz ārējiem apstākļiem. Kas notika, kad apostoļi tika arestēti? Viņiem tika izteikti draudi un viņi tika sisti. Dieva valstība auga. Kad Stefanu nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei, Dieva valstība auga. Kad Pāvils sāka vajāt baznīcu, Dieva valstība auga. Kad Pāvilu vēlējās nogalināt Damaskā, Jeruzalemē, Dieva valstība auga. Kad Hērods nogalināja Jēkabu un ieslodzīja Pēteri cietumā, Dieva valstība auga. Kad Pāvilu padzina no Pisidijas, Antiokijas, Ikonijas, Tesalonikas, Berojas, Korintas, Dieva valstība auga. Kad Pāvilu nomētāja ar akmeņiem un atstāja nāvei Listrā, Dieva valstība auga. Kad izcēlās konflikts par pagānu pestīšanu, Dieva valstība auga. Kad Pāvils un Barnaba sastrīdējās un izšķīrās, Dieva valstība auga. Kad Pāvils tika apcietināts Filipos, Dieva valstība auga. Kad Pāvils tika vests prokonsula priekšā Korintā, Dieva valstība auga. Kad Efezā izcēlās nemieri, Dieva valstība auga. Kad Pāvils pavadīja 2 gadus cietumā Cēzarejā, Dieva valstība auga. Vai Dieva valstība spēja augt, kaut gan tev ir maza alga? Jā. Vai Dieva valstība spēja augt, kaut gan jau esi gados? Jā. Vai Dieva valstība spēja augt, kaut gan nepārvaldi Bībeli ļoti labi? Jā. Vai Dieva valstība spēja augt, kaut gan tev jādzīvo 2 valstīs? Jā. Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt. Vai nebūtu vieglāk nespārdīt pret dzenuli? Vai nebūtu vieglāk braukt ar vēju? Vai nebūtu vislabāk rīkoties saskaņā ar Dieva gribu? Ja tu spārdies pret dzenuli, Dievs vēlas, lai tā tas nebūtu. Dievs vēlās tevi svētīt. Lasīsim 46. psalmu. Dziedātāju vadonim no korahītu dziesmām augstām balsīm. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā, tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu, lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi un lai no bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas kungs Cebājots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Taču Dieva pilsētu iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visu augstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot, tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Tas kungs Cebājots ir ar mums, Jēkaba Dievs
ir mūsu stiprā pils. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Atkal 11. un 12. pants. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Kad pēdējo reizi tu biji klus kunga priekšā, kad pēdējo reizi tu rimti stāvēji kunga priekšā, apzinoties, ka viņš ir kungs, vai tas ir tavs paradums, tavs dzīvesveids, ikdienu? Atrodi laiku būt klusam kunga priekšā, uzticēties un pakļauties viņam. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Un video evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.